Atzīmējot 20. gada dienu Latvijas dalībai NATO, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija aicinājusi tikšanos un diskusiju jaunos uzņēmumus un zinātniekus. Domnīcas mērķis bija izgaismot sasniegumus, kas gūti aizsardzības rūpniecībai un pētniecības institūcijām 20 gadus sadarbojoties ar NATO un pievērsties tehnoloģiju un jaunu uzņēmumu iespējām NATO nākotnes drošībai hibrīda kara apstākļos. Nozars noteikti ir jau spēcīgs potenciāls Latvijā, un mums ir vairāki piegādātāji, kas jau ir gadiem aizsardzības nozarei piegādā gan individuālu ekipējumu, gan bezpilota lidaparāti, gan veic apkopi. Šonadēļ arī ir Patrijas filmu cikla ražošanas atvēršana Latvijā, tā kā tā sadarbība ir bijusi, un viņi turpinās ar uzņēmumiem, bet es domāju, ka potenciāls vēl ir būtisks, kur augt, un tas ir mūsu kopīgai interesē. Tas nav tikai, ka tas ir uzņēmumu vai ekonomikas interesē, tas arī ir aizsardzības nozars un viņu spēki. Ir skaidrs, ka vislabākais atbalsts ir tas atbalsts, kas ir par rokai, kas spēj atbalstīt mūsu karavīrus ikdienā un arī krīzes gadījumos ir pieprasījums. Un mums ir svarīgi arī piedalīties šī piedāvājuma audzēšanā. Pirmkārt jau, manuprāt, Latvijas industrija ir liela maleči ar to, kad ir izkāpuši no savas komforta zonas un ir spējīgi adaptēties jaunajiem izaicinājumiem, ir spējīgi izmantot šo te iespēju laiku, ir ar kreatīviem, inovatīviem risinājumiem, spējīgi sasniegt tos mērķus un tos uzstādījumus, ko uzstāda mums bruņotie spēki un tā skaitā arī aizsardzības ministrija ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā. Un, manuprāt, mūsu uzņēmumi ir spējīgi iekļauties šajās piegāžu ķēdēs un gan izpildīt klasiskos pieprasījumus, gan arī ar inovatīviem risinājumiem ir pietiekami jaudīgi un efektīvi. Kā jau es minēju, šis ir iespēja laiks. Šeit ir iespēja sasniegt liels mērķis. Vienīgi pašiem jābūt ir aktīviem un jāmeklē. Ņemot vērā faktisko ģeopolitisko situāciju, reālo kara darbību Eiropā un pieaugošās vajadzības pēc tehnoloģijām gan nacionālā, gan NATO līmenī, ir būtiski apzināt Latvijas jaunu uzņēmumu potenciālu pievienoties aizsardzības industrijas kopienai, lai veidot jaunu aizsardzības industrijas paudzi. Manā pieredzē, varbūt, lai iedrošinot cilvēkus, kas domā pieteikties ar šādiem, pieteikt šādus projektus vai nē, es gribu apgalvot, ka šī ir vienīgā finansējoša aģentūra, kurā 100% visus projektus, ko es savā karjerā esmu pieteicis, esmu veiksmīgi iegūs finansējumu. Tas nozīmē, ka patiesībā labiem projektiem ir ļoti laba iespēja iegūt finansējumu. Otra lieta, kas mani personīgi ļoti uzrunā un kāpēc man patīk darboties šajos projektos, kad pasūtītājs ir ļoti tieši ieinteresēts rezultātā. Un nevis formālā rezultātā, bet rezultātā pēc būtības. Un tad sadarbība ar pasūtītāju rada ne tikai interesants tehnoloģisks izaicinājums, bet personīgu gandarījumu. Tu saproti, ka tas, ko tu dari, patiešām interesē pasūtītāju. Mūsu uzņēmums kopš 18. gada strādā ar NATO iepirkuma aģentūru NSPA. Tas sākums bija noteikti ļoti tramīgs. Tas birokrātijas apjoms, ko paģērēja gan iepirkuma sagatavošanas periodā, kas bija jārada, gan kontraktu izpildes laikā jārada, mums kā uzņēmējiem ļoti sarežģīts, bet tā realitāte ir tāda, ka tad, kad tu vienreiz tiec pāri šim birokrātijas tam žūksnim, kas ir jāizdara, tu pēc tam ar nākošo reizi saproti, ka tas reāli palīdz strukturēt tavu darbību, tu vari plānot, tu vari ar pretējo pusi runāt vienādos jēdzienos. Kā jau teicu, nākošā reize ir daudz vienkāršāk realizējama. Pasākuma otrajā dienā norisinājās izbraukums uz Liepāju, kura ietveros jaunu uzņēmumiem bija iespēja iepazīties ar Klāva Ašmaņa, SEAT Global Wolf Motors īpašnieka pieredzes stāstu un doties testa izbraucienā ar uzņēmumu ražotajiem militārajiem elektroskūteriem. Latvija atbalsta NATO iniciatīvas aizsardzības industrijas kapacitātes attīstībai un dialogam. Latvija pievienojās DAENA un NATO inovācijas fonda iniciatīvām, un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas uzdevums ir bijis sadarboties ar uzņēmumiem un pētniecības institūcijām, lai nodrošinātu to līdzdalību un pievienoto vērtību NATO kopīgajām prioritātēm, kas īpaši definētas Viļņas samitā 2023. gadā. Tas ir iemesls arī, kāpēc NATO ar savām jaunajām iniciatīvām nāca klajā, ir tādēļ, ka mēs esam identificējuši, kā civilais sektors attīstot inovācijas un arī tā skaitā pētniecības un zinātnes darba rezultātus,
ir kļuvis tehnoloģiski tālajošāks pār militāro, lai NATO varētu kā alianse saglabāt savu konkurētspēju pār pretējās puses valstīm, ir radīt instrumentus, ar kuriem mēs varam izmantot civilā sektora zinātību, tā skaitā pētnieku un zinātnieku sasniegumus, lai izmantotu tos iespējams aizsardzības vai militārajām vajadzībām. Tas ir iemesls arī, kāpēc ir radies NATO inovāciju fonds, kāpēc ir radies Diana, un arī, kur, teiksim, es kā jaunu uzņēmumu ekosistēmas dalībnieks redzu, kur mums ir milzīgs potenciāls, mums ir vesela virkne inovatīvu civilā sektora jaunu uzņēmumu, kuri vai nu jau ir paši izskatījuši iespējas, kā viņu risinājumi varētu būt noderīgi militārajā sfērā, vai arī tādi, kuri vēl pat nav iedomājušies to, un tad tas mērķis mūsēs ir palīdzēt tādiem pievērsties militārajai un aizsardzības industrijai. DAF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle aicināja izmantot iespēju iesaistīties NATO industrijas padomnieku grupas un zinātnes tehnoloģiju organizācijas darbā, pievērst uzmanību NATO un pašmāju tirgus izpētēm, lai savlaicīgi sagatavotos piedāvājumu sniegšanai, kā arī izmantot DAF Latvija atbalstu dalībai NATO iniciatīvās kā Diana un NATO inovāciju fonds. Kā arī neaizmirst pievienot produktus un pakalpojumus platformā klaster.lv, lai turpmākajās 10 gadēs Latvijas uzņēmumi un jaunu uzņēmumi arvien veiksmīgāk integrētos NATO aizsardzības spēju attīstībā.